Man tāda ķecerīga doma ienāca prātā, šie dzejoļi. Mēs esam viņam kāruši klāt, visu, ko mēs, kurā brīdī katram vajag. Pesimists, revolucionārs, mīlēja iedzert vai varbūt nemīlēja, zinu, kā tur bija. Bet to dzejoļi ir tik maz, ka katrā dzejolī atklājās cits Veidenbaums. Un tā, man liekas, ir tā viņa lielā priekšrocība, un es ceru, ka arī šīs priekšrocības dēļ viņa arī turpinās lasīt. Es saku jums visiem trijiem paldies, bet mums raidījums ar to vēl nebeidzās. Vēl priekšā ir Veidenbaums un muzika. Šī sadaļa, kas ir, man liekas, ļoti spilgta un ļoti aizraujoša. Gaidām studijā Juri Kulakovu un Ieva Akurāteri, bet vispirms kāds ļoti vēsturisks, man liekas, skaists un veiksmīgs Juri Kulakova dziesmu cikls, kas savulaik 80. gados vienkārši satricināja Latviju. Viss dabā ir sajaukts, nekas tur